Tā, vai jūs redzat uzturs un veselība? Jā, Superīgi. Jā, redzam. Labvakar visiem. Labvakar visiem, kas ir ieslēgušies, kam interesē uzturs veselība, pastarpināti, arī vispārējais. Mani sauc Dainis Nordmanis, un es šodien šīs stundas laikā gribu jūs iepazīstināt ar cienījumu zinātnieku doktoru Paulu Kleitonu 10 soļiem ceļā uz veselību, kas vienlaicīgi arī ir sabalansētas veselības koncepcija ar Skandināvijas kompāniju Zinzino. Jā, ja jums ir jautājumi, rakstiet droši čatā. Es ceru, ka iekļausimies laikā un mums būs laiks uz viņiem atbildēt. Visi noteikti ir dzirdējuši šo frāzi: uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vai ne? Mēs katru dienu radio televīzijā redzam reklāmas, kur mums piedāvā ļoti daudz interesantas lietas, un visas šīs reklāmas beidzās ar šādu frāzi. Un tā ir pilnīgi taisnība. Ar vienu noteikumu, ja mēs pieņemam, ka mūsu uzturs ir pilnvērtīgs un sabalansēts. Kāds tad ir mūsu uzturs mūsu valstī, Latvijā, kur mēs dotā brīdī dzīvojam? Nu, lielākā daļa no šeit klātesošajiem. Ko par to saka mūsu valsts un ko par to saka tātad zemkopības ministrija? Tas ir no viņa mājaslapas. Saskaņā ar vispār pieņemtiem zinātniskiem datiem, piemērots un daudzveidīgs uzturs nodrošina visas normālai attīstībai un veselīgam dzīvesveidam nepieciešamās uzturvielas pietiekamā daudzumā. Tomēr apsekojumi rāda, ka šāda ideāla situācija nav novērojama attiecībā uz visām uzturvielām un visām patērētāju grupām, piemēram, senioriem, cilvēkiem ar palielinātām fiziskām slodzēm, straujas augšanas brīžos, jauniešiem, bērniem un tā tālāk. Viņiem var būt nepieciešams lielāks kādu uzturvielu daudzums nekā ikdienā ar uzturu iedodas uzņemt. Un viņi turpina: uztura bagātinātāju lietošana šo iztrūkumu varētu kompensēt. Mūsu valsts zemkopības ministrija pilnīgi skaļi saka un atzīst, ka mūsu uzturs, diemžēl, nespēja nodrošināt visu to, kas mums būtu ikdienā nepieciešams. Tāpēc ir nepieciešami šie uzturbagātinātāji. Un ko viņi saka? Uzturbagātinātāji ir pārtikas produkti ikdienas uztura papildināšanai ar koncentrētām uzturvielām, vitamīniem, minerālvielām vai citām vielām ar uzturvērtību vai fizioloģisku ietekmi. Un, protams, tas, ar ko mēs tikko sākām, obligātā norāde, ka uzturbagātinātājs, protams, neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mūsu valsts saka, ka, diemžēl, tā pārtika ir tāda, ka mums ir jādomā vēl par kaut ko, lai mūsu organisms varētu uzņemt visu nepieciešamo. Jo, kā mēs zinām, droši vien, kad visi šeit klātesošie vēlas justies labi, būt labā fiziskā formā, pilni spēka, pilni enerģijas, bet, ja mēs paskatāmies visapkārt, mēs redzam, ka ar veselību saistītās problēmas aizvien palielinās. Kāpēc tā notiek? Varbūt, ka tas ir informācijas trūkums kādam. Ja tas tā ir, un jūs šeit esat pirmo reizi, es ļoti ceru, ka šī stunda jums iedos kaut kādu informācijas daudzumu, ar ko varēsiet operēt. Varbūt kādam tā ir vieglprātība, ar domu, ka ar mani viss ir kārtībā, mani tas neskars, tas jau ir tikai citiem. Varbūt tā ir. Es šoreiz gribu pastīties nevis Latvijas statistiku, bet pasaules statistiku. Kas notiek pasaulē, šajā gadījumā konkrēti, kas notiek Amerikas Savienotajās valstīs. Jo, kā mēs zinām, tad ASV pa lielam ir tāds līderis, un kā rāda visa līdzinējā pieredze, izslēdziet lūdzu mikrofoniņu, ja? Kā rāda līdzinējā pieredze, tad Eiropa nepārtraukti seko Amerikai pa pēdām. Viens no 2 ASV iedzīvotājiem ir ar hronisku slimību. Vienam no 4 ir vairākas hroniskas slimības vienlaikus. 7 no 10 nāves gadījumiem ir dēļ hroniskām slimībām. 91% recepšu tiek izrakstītas pret hroniskām slimībām.
76% ārstu apmeklējumi ir dēļ kroniskām slimībām, un tā tālāk. Jūs redzat, ja? Vienam no 6 ir autoimūna saslimšana, 10% iedzīvotāju ir astma, un tā tālāk. Visam pamatā dominē šie divi vārdi - kroniskā slimība. Un mēs paskatīsimies, no kā viņa radās, un vai mēs saviem spēkiem varam šeit kaut ko darīt. Jo piekrītat, ka statistika nav tā labākā, patīkamākā. Un pagājušajā reizē mēs minējām Latvijas statistiku, arī viņa bija diezgan biedējoša. Kāpēc ir nonākuši mēs esam līdz tādam stāvoklim? Jo mēs zinām, ka medicīniskie izmeklējumi nepārtraukti attīstās. Mums ir pieejama tāda diagnostika, par kuru mēs pirms 20, 30 gadiem pat sapņot nevarējām. Farmācijas industrija ir attīstījusies ļoti lieliem soļiem un tiešām ir efektīvas zāles pret dažādām vīrusu infekcijām, pret dažādām kaitēm, kas var akūtās situācijās palīdzēt. Bet tajā pašā laikā veselības kopējais stāvoklis viņš aizvien pasliktinās. Un tad ir loģisks jautājums, kas tad ir noticis šo pēdējo 50, 70 gadu laikā visā pasaulē, kas skar praktiski ikvienu. Ir notikušās divas lietas. Pirmais ir mainījies mūsu dzīvesveids. Es domāju, ka šis attēls ir ļoti ilustratīvs un, diemžēl, ļoti daudziem viņš arī ir aktuāls. No darba mājās, divans pults, televizors priekšā, un filmu, seriālu un tā tālāk. Maz fizisko aktivitātu, maz kustību. Šajā attēlā, teiksim, uz mūsu paudzi tas attiecās pēdējo 20 gadu laikā, bet, diemžēl, šai paudzei viņi ar to jau ir piedzimuši. Viņi ar to ir piedzimuši un viņi ar to aug. Ja es atceros, manā bērnībā mamma dusmojās, kad nevarēja bērnus sasaukt mājās vakarā. Tad tagad mammas dusmojās, ka nevar bērnus izsūtīt ārā, lai viņi paelpo svaigu gaisu un lai ir kaut kādas fiziskās aktivitātes. Tātad dzīvesveids viņš ir ļoti radikāli mainījies, un sevišķi jaunai paudzei tam būtu jāpievērš ļoti liela uzmanība. Un otra lieta, kas ir mainījusies mums pieejamā pārtika. Ja agrāk šī pārtika bija, kā jūs redzat, gotiņa sēda īstu zaļu zālīti, deva īstu pienu, kurš pārvērtās rūgušpienā, tad, diemžēl, šobrīd tā bilde ir pilnīgi savādāka. Pārtika tiek industriāli ražota ātrāk, vairāk, efektīvāk, lētāk. Tas pats ir arī ar zivrūpniecību. Principā 90% no visām zivīm, ko mēs varam veikalos nopirkt, viņas nāk no zivju fermām. Un šajās zivju fermās, diemžēl, šīs zivtiņas neēd to dabīgo barības ķēdi. Viņas tiek barotas ar to pašu principā, ko ēd govs, cūka, vista, tā pati virzemes izcelsmes graudaugu pārtika. Te jūs redzat apakšējā labajā stūrī baseiniņus, vai kāds zina, kas tie ir par baseiniem? Kas tur aug, kas tur dzīvo? Neredzu čatu. Tās ir garneļfermas. Tādā veidā tiek audzētas tās garnelītes, kuras kādreiz bija ekstra delikatese, un tagad pēkšņi viņas ir pieejamas pilnīgi visiem pa pilnīgi adekvātiem cipariem. Kāpēc? Tāpēc, ka pēc viņām vairs nav jābrauc uz okeānu, viņas zvejot, viņas izaug seklos dīķos un atkal tiek barotas tieši tādā pašā veidā, pamatā ar šo virzemes izcelsmes pārtiku. Mūsu pārtika ir mainījusies, beigās tas viss nonāk lielveikalu plauktos, ļoti skaistos, krāsainos iepakojumos, ar ļoti gariem derīguma termiņiem, ļoti ērti un labi pārdevējiem, ražotājiem, bet, diemžēl, nevienam no viņiem īpaši neinteresē, kas notiks ar mums, kad mēs šo pārtiku liksim sevī iekšā. Jo es domāju, ka arī šo teicienu jūs zinat, mēs esam tas, ko mēs ēdam. Un šodien mēs gribam to papildināt ar to, ka mēs esam tas, ko mūsu organisms ir spējīgs uzņemt no apēstām. Jo tā būs viena no šīs dienas ļoti būtiskām tēmām. Kāpēc tas ir tik būtiski? Nav noslēpums, mēs visi sastāvam no šūnām. Principā vidējam cilvēkam pieaugušam ir 31 triljonus šūnu. Katru mūsu dzīves sekundi tātad
hop, sekundi ir pagājusi, 2 miljoni šūnu mūsu organismā ir gājušas bojā, un 2 miljonus šūnu mūsu organisms veido jaunas. Un šīs jaunās šūnas viņš veido principā tikai no tā, ko mēs esam ielikuši savā pārtikas grozā, ko mēs ieliekam uz sava pusdienu vakariņu šķīvi. No mūsu pārtikas tiek veidotas jaunās šūnas, audi, orgāni. Principā viss mans ķermenis ir tas, ko es esmu apēdis pēdējo 10, 12 gadu laikā. Jo viss mans ķermenis ir reģenerējies. Jā, katram orgānam ir savs reģenerācijas laiks, bet kopumā tie būtu apmēram 10, 12 gadi. Un ir būtiski, ko tad mēs liekam sevī iekšā. Jo tajā brīdī, kad mēs apēdam to kartupeli, burkānu vai vistiņu, mūsu organisms to neuztver kā kartupeli, burkānu vai sīpolu. Viņš to uztver kā vitamīnu, minerālu vienu, aminoskābi, augstskābi kopumu, pilnīgu buķeti. Viņš paņem to, kas organismam dzīvei, darbībai ir vajadzīgs. Un, lai mūsu organisms pilnvērtīgi funkcionētu, protams, ka mums ir jāpiedāvā viņam viss nepieciešamais. Un te sākās tā dramatiskā situācija, kas tad ir šo pēdējo 10 gadu laikā mainījies. Un šis ir Šveicē veikts pētījums, kur tika salīdzināts aktīvo vielu daudzums dārzeņos un augļos laika posmā no 85. līdz 2002. gadam. Un pētījums parādīja, ka tie ir mīnus 57%. Jūs redzat, jā? Zilā strīpiņa ir 85. gads, 96. gadā oranžā strīpiņas bija nākamais mērījums un 2002. gads mīnus 57%. Kopš tā brīža ir pagājuši vēl vairāk kā 20 gadu. Mēs varam apmēram tikai savā prātā iztēloties, cik daudz no šīs industriāli ražotās pārtikas mūsu organisms dotā brīdī saņem, cik mēs varam sev pilnvērtīgi pabarot. Tātad secinājums ir mainījusies mums pieejamā pārtika. Ja kādreiz mēs ēdām mātes dabas doto īstu, dabīgu, bagātu ar visu nepieciešamo, tad, diemžēl, šobrīd mēs ēdam pa lielam cilvēka gatavot ēdienu. Ar zemu galveno uzturvielu daudzumu, augstu cukuru līmeni, daudz tukšo kaloriju, maz šķiedrvielu un ļoti nelīdzsvarotu divu neaizvietojamo augstskābju omega-6 un omega-3 attiecību. Omega-6, omega-3, divas neaizvietojamās augstskābes. Tas nozīmē to, ka mūsu organisms pats viņas nesintezē, mēs viņas varam uzņemt tikai ar pārtiku. Omega-6 pamatā ir visa virszemes izcelsmes pārtika ar atsevišķiem izņēmumiem. Omega-3 pamatā ir visas jūras veltes atkal ar atsevišķiem izņēmumiem no augu valsts. Un šī dienas tēma būs tātad, kāpēc šīs divas augstskābes ir tik būtiskas mūsu uzturā un mūsu veselībai. Un kāpēc ir svarīga attiecības starp šīm divām augstskābēm? Tātad, ja mēs paskatāmies uz šo vēsturi, tad ģenētiski cilvēka ķermenis ir būvēts, kad mums virszemes pārtika un jūras veltes būtu jāpēd vienādās porcijās 1:1. Šim balansam būtu jābūt 1:1. Latvijā līdz 80. gadu beigām, kad mēs vēl bijām Padomju Savienībā, atceramies, mūsu pārtikas izvēles bija ļoti trūcīgas, veikalu plaukti bija tukši, bet ļoti daudz cilvēki audzēja paši pārtiku, gatavoja ēdienus savās mājās dabiskā veidā, un tajā laikā šī attiecība bija apmēram 4:1. Pēdējos gados pasaulē un Eiropā vidēji šis balans ir 15:1, 15 omega-6, 1 omega-3. Pasaules veselības organizācija pieticīgi rekomendē, ka šim balansam būtu jābūt 5:1. Savukārt zinātniskie pētījumi saka, ka tā drošā zona, kad mūsu organisms var pilnvērtīgi funkcionēt, tas ir balans 3:1. Kāpēc tad šis balans ir tik ļoti svarīgs? Kā mēs noskaidrojām, ģenētiski vajadzētu būt balansam 1:1. Šobrīd tā situācija arī Latvijā, kā rāda analīzes, balans ir apmēram 15:1. Vidējais Latvijas iedzīvotājs šo virszemes izcelsmes pārtiku apēd katru dienu 15 reizes vairāk nekā jūras veltes. Kāpēc ir svarīgs balans? Kā jau mēs
Atkal atceramies, mēs esam 31 triljona šūnu kopums. Mūsu šūnām ir šūnu membrānas, un šīs šūnu membrānas tiek būvētas pamatā no šīm divām neaizvietojamajām augstskābēm. Omega-6 ir cietā saite mūsu šūnu membrānās, omega-3 ir elastīgā saite. Un te būs tāds elementārs skolas zīmējums, ļoti novienkāršots, bet lai mēs saprastu fizioloģiju, kā tas darbojās. Ja mums šis balans ir 1:1, ja mēs esam apēduši šo omega-6, omega-3 vienādos daudzumos, tad jaunās šūnas membrāna veidojas no tā, ko mēs esam apēduši. Balans 1:1, šūnas membrāna veidojas no vienas cietās, no vienas elastīgās saites. Visas barības vielas, viss, kas šūnas darbībai nepieciešams, šūnā iekļūst caur šo omega-3 elastīgo saiti. Savukārt visi toksīni, atkritumu vielas, šlakvielas tādā pašā veidā caur šo elastīgo saiti omega-3 tiek izvadīts ārā. Mums ir tīra, sakārtota, pēdusi šūna, tā kā daba to ir paredzējusi. Bet, ja mēs esam apēduši 15 reizes vairāk šo omega-6, tad jaunā šūna būvējas no tiem būvmateriāliem, ko mēs esam savam organismam iedevuši. Mēs iegūstam 15 cietās saites un vienu elastīgo, vienu šaurus vārtiņus. Barības vielas ne visas šūnā iekļūst iekšā, kas būtu pusbēda, viņi ir pusbadā. Savukārt šie toksīni, atkritumu vielas nepilnvērtīgi tiek no šūnas izvadītas ārā. Rezultātā mēs iegūstam iekaisuma procesus mūsu organismā jau šūnu līmenī. Un stādieties priekšā, ko tas nozīmē ilgākā laika posmā. Ģenētika atkal iespējams parādīs, kur kam būs vājākā vieta. Šie iekaisuma procesi pārvērtīsies jau kaut kādos kroniskos iekaisuma procesos, kas tālāk jau rezultēsies ar šīm kroniskajām slimībām, ko mēs pieminējām sākumā. Tātad, lai mēs iegūtu veselīgas šūnu membrānas, mums ir nepieciešama šī normālā, vēlamā omega-6, omega-3 attiecība. Kā zinātne saka, 3:1 vai vēl zemāk. Tas ir par balansu, lai mums būtu skaidrs, cik būtiski ir balans un cik būtiski mūsu uzturs ietekmē tātad mūsu veselību jau pašos pirmsākumos šūnu līmenī. Vēl daži skaitļi. Omega-3 ir dabīgais asins šķidrinātājs, un tam uzkrājumam asinīs būtu jābūt no 8 līdz 12%. Tad mūsu asinis ir pareizā viskozitātē, sirdī ir viegli apasiņot visu mūsu organismu. Kā rāda analīzes, pie vidējā disbalansa 15:1, tas omega-3 uzkrājums ir apmēram 2 līdz 3%. Principā 4 reizes zemāks nekā medicīna saka, kā tam vajadzētu būt. Tas nenozīmē, ka mūsu asinis ir 4 reizes biezākas, bet tas nozīmē, ka tik un tā mums ir nepārtraukta, konstanta, palielināta slodze uz sirds asinsvadu sistēmu, kas pa lielam rezultējās ar vienu no, diemžēl, nāves cēloņiem numur 1. Tas ir sirds asinsvadu problēmas. Paaugstināt asinsspiedienu, asinsspiediena svārstības un tā tālāk. Ļoti vienkārši secinājums. Mums ir nepieciešams balans un ir nepieciešams šis omega-3 uzkrājums, tāds, kādu daba to ir paredzējusi. Pieauguša cilvēka kopējais asinsvadu garums ir apmēram 100 līdz 160 tūkstošiem kilometru. Prātām neaptverams cipars. 85% no tiem ir mazie kapilāri. Tātad tās ir smadzenes, iekšējie orgāni. 85% no 160 tūkstošiem kilometru. Un būtiska lieta ir tāda, ka šie smalkie mazie kapilāri, viņi pēc izmēra ir salīdzināmi ar asins šūnas izmēru. Un, lai kvalitatīvi apasiņotu šos mazos smalkos kapilārus, tai asins šūnai ir jābūt elastīgai, lai viņi var saspiesties un izslīdēt šiem kapilāriem cauri. Ja mums ir nepieciešamais balans, tas nozīmē, ka asins šūnas membrāna ir elastīga. Un attiecīgi mēs varam pilnvērtīgi nodrošināt, ka
šīs asins šūnas izies visiem smalkajiem kapilāriem cauri, aiznesīs visas nepieciešamās barības vielas, skābekli mūsu smadzenēm, visiem orgāniem. Vēl daži fakti. Tātad omega-6 atbild mūsu organismā par asinsreci, omega-3 atbild par asins šķidrināšanu. Tātad abas ir ļoti būtiskas funkcijas, bet, lai būtu viss kārtībā, ir jābūt šīm balansam. Omega-6 atbild par šūnu, par jauno šūnu augšanu, par jauno šūnu dalīšanos. Savukārt omega-3 ir tā, kas šo šūnu dalīšanās procesu kontrolē. Atkal, ja mums ir balanss, tad jauno šūnu veidošanās mums ir zem kontrolas. Ja mums ir disbalans uz omega-6 puses, tas nozīmē, ka šo šūnu dalīšanās process ir ārpus organisma kontrolas. Nekontrolēt veidosies labas, sliktas tauku šūnas un vēl ļoti daudz citas. Omega-6 ir tā, kas mūsu organismā atbild pār iekaisuma procesu sākšanos, kas ir ļoti būtiska funkcija. Nonākot kādai mikrotraumai, kādai infekcijai, omega-6 ir tā, kas uzsāk šo iekaisuma procesu, organisms mobilizē imunitāti, lai tiktu ar to galā. Savukārt omega-3 ir tā, kas šo iekaisuma procesu kontrolē, un tad, kad viņš ir uzvarēts, viņu izslēdz ārā. Ja mums ir balans 1:1, tad mums viens iekaisuma process ir sācies, vienu mēs varam nodzēst. Ja mums ir disbalans 15:1, tātad šie 15 ugunskuriņi mūsu organismā sāka degt, un tikai vienu mēs varam nodzēst. Pārējie 14 turpina attīstīties. Iekaisuma procesi turpina nekontrolēti attīstīties, un jā, rezultāts ir ļoti bieži šāds. Šeit ir tikai dažas no diagnozēm. Kā jūs redzat, tās nav ne traumas, tās nav infekcijas. Tās visas ir kroniska iekaisuma procesu rezultātā diagnozes. Migrēnas, alerģijas, asinsspiediena problēmas, astmas, artrīti, demence, diabēts, dažādi dermatīti, paveidi, Parkinsons un tā tālāk. Katrā gadījumā, ja jums ir kaut kas no šī, tad vispirms noteikti konsultējieties ar savu ģimenes ārstu, veiciet izmeklējumus, apsakojumus un veiciet nepieciešamo ārstēšanos. Bet mans mērķis ir šodien pastāstīt, ko mēs varam paralēli tam visam darīt paši saviem spēkiem. Jo, kā mēs redzam, visam par cēloni ir šis kroniskā iekaisuma process mūsu organismā. Un tad ir jautājums, kā tad es varu samazināt šos kroniskā iekaisuma procesus? Un atbilde ir ļoti vienkārša. Atjaunot normālu omega-6, omega-3 balansu. Nodrošināt savā organismā noturīgu vidi pret šiem iekaisuma procesiem. Sakārtot savu ēdienkarti ikdienā, lai mums būtu, lai mēs uzņemtu šo omega-6 un omega-3 vienādos daudzumos. Un kā rāda mūsu jau daudzgadīga pieredze, tad ļoti daudzos gadījumos, sakārtojot šo balansu, nonākot balansā, dzīvojot balansā, mums ir pieredze, kad šīs te diagnozes, viņas pārstāja cilvēkiem traucēt. Mēs to nevaram izārstēt, bet mēs varam novērst šo cēloni, un ļoti daudziem dzīve ļoti kvalitatīvi uzlabojās. Kā tad uzzināt savu omega-6, omega-3 augstskābju līdzsvaru? Pirmais, vienkāršākais ir ļoti vizuāls, subjektīvs pazīmes. Atmiņas pasliktināšanās, augstas rokas, augstas kājas, sāpes locītavās, enerģijas trūkums, depresija, imunitātes samazināšanās un tā tālāk. Bet tās ir tādas ļoti subjektīvas pazīmes, kas var liecināt par omega-3 trūkumu. Pieiesim tam mazliet nopietnāk. Un labā ziņa, ka mums nav jābūt ārstiem vai mediķiem, to visu mūsu vietā paveiks profesionāla laboratorija. Un kompānija Zinzino sadarbojas ar neatkarīgu laboratoriju Norvēģijā, Vitas Analytical Service. Te jūs redzat viņas sadarbības partneris Stanfordas, Hārvardas, Kembridžas, Oksfordas, Londonas, Karaliskā koledža un tā tālāk. Laboratorija sadarbojas arī ar Pasaules veselības organizāciju, viņai GMP certifikāts. Ļoti nopietna, neatkarīga laboratorija,
un šī laboratorija ir priekš mums sagatavojusi tā saucamo balansu testu. Tas ir komplektiņš, ar kura palīdzību mēs mājas apstākļos varam droši, pareizi noņemt no pirksta dažus asins pilienus, sagatavot viņus pārsūtīšanai uz laboratoriju. Tātad ieduram pirkstā, paņemam dažas pilas, nožāvējam, ieliekam alumīnija folijā, aploksnē, uzlīmējam marku un ar pastu parasto sūtām uz laboratoriju uz izmeklējumiem. Un apmēram pēc 2-3 nedēļām mēs saņemam detalizētu atbildi jūsu izvēlētā valodā uz 21 lapas puses. Kas ir šajā testā ļoti būtisks, tas, ka šīs ziņojums ir parastiem cilvēkiem saprotamā valodā. Tas nav rakstīts priekš mediķiem, tas ir rakstīts priekš tādiem kā es un jūs, parastiem cilvēkiem, lai būtu skaidrs, par ko tad ir runa, ko darīt un ko mans tests īstenībā parāda. Kā mēs to darām? Ļoti vienkārši ieejam tātad mājaslapā. Jums uz rokas pēc testa veikšanas paliek anonīms kodiņš, burtu ciparu kombinācija. Ierakstam šo burtu ciparu kombināciju un atverās jūsu testa rezultāti. Luksafora princips sarkans slikti, dzeltens uzmanīgi, zaļš, viss ir kārtībā. Iziesim ātri cauri, lai būtu skaidrs, ko tad mēs šajā testā redzam, jo tas ir tas pamats, lai mēs saprastu, kādā stāvoklī dotā brīdī tad tā mana veselība ir. Pirmais lauciņš - omega-6, omega-3 balanss. Mēs jau zinām, kas tas ir, cik tas ir ļoti būtiski. Ja? Un te mēs redzam, sarkanā līnija ir ļoti slikti, dzeltenais ir tā, uzmanīgi, bet vajadzētu tiekties labāk, un zaļais, tas ir tas intervāls, kurā vajadzētu atrasties. Ja? Teiksim, šis tests ir 17/1, tātad ļoti normāls vidējais statistiskais disbalans. Nākamais rādītājs - aizsardzības vērtība. Tas rāda to, kāda vide ir manā organismā, lietojot to diētu, to pārtiku, kuru es esmu lietojis pēdējos 4 mēnešus. Kāda vide ir, vai viņa ir labvēlīga vai nelabvēlīga, lai attīstītos šie kroniskā iekaisuma procesi. Pārtika, ko es lietoju, mani ved uz veselību vai uz slimību. Un, protams, jā, skatoties to visu internetā, mēs varam uzklikšķināt uz šiem te plusiņiem, un jums uzreiz parādīsies sīks skaidrojums par to, kas tad tā aizsardzības vērtība ir, kā viņa tiek aprēķināta. Šeit jūs redzat arī atsauces uz pētījumiem, kuri ir ņemti par pamatu, lai aprēķinātu konkrēti šos te datus, kuri mums tiek piedāvāti, un arī jūsu personīgie ieteikumi. Omega-3 indeks, tātad omega-3 uzkrājums asinīs, kā mēs zinām, no 8 līdz 12%, lai mūsu asins būtu pareizā šķidrībā, viskozitātē, un nebūtu palielināta slodze uz sirds asinsvadu sistēmu. Garīgais spēks, jeb mentālais indeks, tas rāda to, cik tad efektīvi labi tiek apasiņotas mūsu smadzenes. Pieaugušiem cilvēkiem tas varētu būt miega kvalitāte, garstāvokļa maiņas, dusmu lēkmes, ja šeit ir krietni sarkanajā pa kreisi, tā varētu būt jau arī veģetatīvā distonija un tā tālāk. Maziem bērniem hiperaktivitāte, uzmanības deficīts, sindroms un tam līdzīgas lietas ļoti precīzi parāda tiešām reālo situāciju, kā tad cilvēks jūtās. Šūnu membrānu stāvoklis, tātad šis ir matemātisks indeks, kas parāda to, cik tā mūsu šūnas membrāna ir caurlaidīga, cik viņa spējīga ir paņemt to labo, ko mēs sev liekam iekšā, un visu slikto no šūnas izvadīt ārā. Arhidons kābes indeks, tas rāda, cik efektīvi mūsu organismas šķeļ taukus. Daļēji tas rāda akundarbību, aizkuņa ziedzeru darbību. Un vēl testā tiek izanalizētas 11 pamata taukskābes. Tās, kas procentuāli mūsu organismā ir visvairāk. Tas ir 98% no tā, kas mūsu asinīs ir. Jo jāsaprot, ka visa pārtika, kuru mēs lietojam, satur kaut kādu taukskābu buķeti. Un atkal, ja jūs skatāties šo internetā,
online mēs varam uzklikšķināt, piemēram, uz palmitīna skābes un izlasīt, kas ir palmitīna skābe, kādās produktu grupās viņa ir. Un paskatīties, kādas ir novirzes, plusā vai mīnusā, un izvērtēt, kāda tad ir tā diēta, kuru es dotā brīdī lietoju, cik viņa ir laba un pareiza konkrētam manam organismam. Ja? Visu mēs varam paskatīties, linolskābi palasīt un saprast, kā tad man būtu sevi pareizi jābaro. Es domāju, šis ir tas instruments, ar kuru būtu jāstrādā visiem profesionāliem dietologiem, jo viņš parāda to reālo klīnisko ainu. Ja mēs runājam šodien pārsvarā par omega-3, tad ir jāzina, ka omega-3 viņas ir 4 gabalas. Un alfa-linolīnskābe ir tā omega-3, kuru mēs varam iegūt no augu valsts, tātad linsēklas, kaņepes sēklas un tam līdzīgas dažādas eļļiņas. Mēs ar sievu arī bijām 12 gadus veģetārieši, un mēs arī lietojām dažādas sēklas un eļļas, un bijām pārliecināti, ka ar šo lauciņu mums viss ir kārtībā. Jā, ar šo lauciņu tiešām pamatā visiem viss ir kārtībā, bet ir jāsaprot, ka no tiem kopējiem 12%, kas veido šo pareizo omega-3 līmeni asinīs, šī alfa-linolīnskābe virzemes izcelsmes omega-3 ir tikai 0,63%. Viss pārējais ir tikai jūras izcelsmes omega-3. Un, diemžēl, viņu ne ar ko citu nokompensēt nevar. Lūk, šie ir tie pamatrādītāji, ko mēs redzam testā. 21 lapas puse, viss ir sīki, smalki aprakstīts. Tad, kad jūs taisiet atkārtotus testus, 1, 2, 3, šajā pašā mājaslapā jūs varat pievienot arī otru šo anonīmo kodiņu un salīdzināt, kādas tad ir šīs izmaiņas bijušas kaut kādā laika posmā, kad jūs to esat darījuši. Tiem, kam interesē vēl sīkāk, detalizētāk, tajā pašā testa mājaslapā jūs varat pastīties saites un lejupielādes. Šeit ir atbilstības deklarācijas, certifikācijas Vitas laboratorijai, certifikācijas par paraugu noņemšanas materiāliem un visu pārējo. Lai būtu pilnīga skaidrība, cik tas viss ir ļoti nopietni un ļoti uzticami. Kā tad izskatās šie veiktie testi? Uz šodienu tie, jūs redzat, ir 1.441.000 testu ir veikti visā pasaulē. Bet, ja mēs paskatāmies uz Eiropas statistiku, tad Eiropā tikai 5% cilvēku redz, veicot šo pirmo testu, kad viņi ir balansā 3:1. Un šie arī pamatā dominē Skandināvijā veiktie testi. Uz ko es gribētu vērst īpašu uzmanību, kad 20% no šī gandrīz 1,5 miljona veikto testu tie ir cilvēki, kuri jau ikdienā ir lietojuši kaut kādus papildus omega-3 produktus. Tātad cilvēki, kuri saprot, ka tas ir vajadzīgs, viņi grib parūpēties par savu veselību. Diemžēl analīzes parāda, ka viņu vidējais balans ir 7:1. Varētu domāt, ka 15:1, 7:1 gandrīz divreiz labāks, bet te ir jāsaprot būtiskā tā robeža, kad veselīgais stāvoklis, kurā mūsu organisms var pilnvērtīgi darboties, ir balans 3:1. Ja mēs iedomājamies, ka mēs esam ūdenī, ja, tad 3:1 ir tā robeža, kad mums deguns ir virs ūdens un mēs varam paelpot. Ja tas ir 4:1, 5:1, 7:1, mēs esam zem ūdens, mēs slīkstam šī kroniskā iekaisuma procesā. Lūk, Eiropā tie ir 95%, ja mēs skatāmies pa visu pasauli, pasaules vidējais rādītājs ir 99%. Un, kā es teicu, ja līderis ir Amerikas Savienotās valstis, tie ir 99% no veiktiem testiem parāda totālu disbalansu. Diemžēl visa pasaule agri vai vēlu nonāk un seko Amerikas paraugam. Domājam, ko mēs varam izdarīt. Labā ziņa, ka mēs varam izdarīt, un mēs varam atjaunot jūsu organismu balansu 120 dienu laikā. Kāpēc ir runa par 120 dienām? Tas ir mūsu asins sarkano ķermenīšu eritrocītu dzīves
ilgums. Tātad 4 mēnešu laikā mūsu asinis ir pilnībā nomainījušās. Un šīs jaunās asins šūnas, kā mēs zinām, arī tiek būvētas no tās pārtikas, ko mēs esam šo 4 mēnešu laikā lietojuši. Un, ja mēs esam papildinājuši vai izmainījuši savu diētu, kaut ko radikāli, tad mēs pēc 4 mēnešiem taisot, atkārtot analīzi, atkal varam izmērīt, kas ir mainījies, kāds ir labums. Un šo 4 mēnešu laikā mēs varam atjaunot pilnvērtīgu balansu. Mums ir Zinzino zinātniskā padome, tā ir vesela virkne ar pasaules līmeņa zinātniekiem. Šīs zinātniskās padomes vadītājs ir dr. Pols Kleitons. Šeit ir Oleide, mūsu galvenā produkta autors, dr. Anžela Rico, kas ir šī augstskābju testa analīžu autore. Un šī zinātniskā padome, ņemot vērā mūsu 21. gadsimta šīs pārtikas kvalitātes izmaiņas un pamatojoties uz visiem pētījumiem, zinātnieki ir izstrādājuši, mēs to saucam par veselības protokolu. Balstoties uz individuālām asins analīzēm, soli pa solim atgriezt mūsu ikdienas ēdienkartē visu iztrūkstošo, lai nodrošinātu pilnvērtīgu organismu darbību. Un tie ir 3 ļoti vienkārši soļi, lai mēs katrs varētu palīdzēt sev ar paša spēkiem. Pirmais solis tātad ir kvalitatīvs šūnu membrānas visā organismā, tātad omega-6, omega-3 balanss. Es domāju, tas ir skaidrs mums visiem, kas tas ir, kāpēc tas ir vajadzīgs. Nākamais solis ir sabalansēta atjaunota zarnu trakta darbība, un trešais solis ir pilnvērtīgi pabarotas visas šūnas un pilnvērtīgi pabarotas visas organismas. Kā tad es varu sasniegt savu balansu tuvu 1:1? Pirmais, vislabākais, vispareizākais būtu regulāri lietojot pārtikas produktus bagātus ar omega-3. Tātad viss, kas aug zem ūdens, zivis, jūras veltes, ja tas ir iespējams. Un vai katru dienu lietojot omega-3 saturošus uzturu bagātinātājus. Tas, man liekas, jau ir vienkāršāks solis. Vai derēs jebkurš omega-3 uztura bagātinātājs? Lai mēs saprastu, vai derēs jebkurš, jo piedāvājums ir ļoti liels. Es domāju, ka visi ir bijuši aptiekās pie omega-3 plauktiem un redzējuši, ka tur ir 11, jeb vairāki 10 dažādu pudelīšu, kārbiņu ar omega-3. Lai saprastu, kā tas darbojās, pakāpsimies soli atpakaļ, paskatīsimies, kas tad ir šie omega-3 avoti. Un omega-3 avots nav tā zivtiņa, kuru mēs noķeram. Nē, pirmavots ir mikroaļģes. Un dabīgā pārtikas ķēdē, kad viņi apēd viens mazais vēzīs, tad nākamā zivtiņa, nākamā, kamēr to zivi noķer, zvejnieki aizved uz rūpnīcu un no viņas iegūst zivju eļļu. Šo zivju eļļu pamatīgi apstrādā, viņu attīra no visiem kaitīgiem piemaisījumiem, smagiem metāliem, no visa, un mēs iegūstam rezultātā sterilu, tīru omega-3. Un omega-3 tīra, viņa ir ļoti nestabila viela, viņa ļoti ātri oksidējās, jeb bojājās. Un lai viņa būtu, lai viņa saglabātu šīs īpašības un nesabojātos, ir nepieciešams kaut kāds stabilizators, jeb antioksidants. Un dzīvajā dabā, arī šajā dzīvajā zivtiņā, šī omega-3 ir ar stabilizatoru, un dzīvajā dabā tie ir polifenoli. Polifenoli tā ir tā zivs mirdīgā daļa. Un, kā es teicu, tad, kad to zivju eļļu iegūst, viņu attīra no pilnīgi visa. Ir jāpievieno atpakaļ kaut kāds stabilizators. Tas, ko ir izdarījis Zinzino ir atkārtojis šo dabas formulu. Un mūsu šajās te balansēļas pudelītēs ir atkārtota dabas formula, un omega-3 ir stabilizēta ar polifenoliem. Mūsu gadījumā šie polifenoli nāk no īpašas neapstrādātas pikuāls šķirnes olīvām no Spānijas. Šīs olīvas novāc nevis tad, kad viņas ir gatavas, bet tad, kad šis polifenola daudzums ir maksimāli augsts. Un pēc patentētas formulas šīs divas eļļas tiek sajauktas kopā. Rezultātā mēs iegūstam kombināciju, kuru mūsu organisms ģenētiski pazīst, ir spējīgs pilnvērtīgi uzņemt, pilnvērtīgi absorbēt.
Zinzino ir izveidojis veselu līniju ar šiem balansu produktiem. Tātad ir balansu eļļas parastās ar dažādām garšām, ja nemaldos, ar 5 dažādām garšām. Ir ūdenī šķīstošā balansa eļļa, kas ir paredzēta cilvēkiem, kuriem ir problēmas ar tauku šķelšanu, ar aknām. Vegāniem, veģetāriešiem īpaši piedāvājums ir vegānā balanceļa, kur omega-3 tiek iegūta no šīm mikroaļģēm. Ceļojumiem ir kapsulas. Un īpaši piedāvājums pavisam nesen ir mūsu jaunai paaudzei, mūsu bērniem. Tā ir tieši tāda pati efektīva balanceļa, tikai ar multiaugļu tutti frutti garšu. Izstrādāt speciāli bērniem, bērni tiešām viņu labprātīgi dzer. Un kāpēc tad šī balanceļa tiešām dod tos rezultātus, par ko mēs teicām, 120 dienu laikā mēs varam atjaunot balansu? Gribu atsaukties uz Sintef, Zviedrijas kompānijas pētījumu, kurš bija jau 2010. gadā. Tātad šeit nav konkrēti brendi, bet šeit ir produktu kombinācijas, ar ko ir šī omega-3 stabilizēta. Un dotā brīdī šie pirmie 3 stabiņi, viņi parāda 100% visu to, ko mēs varam nopirkt veikalos, aptiekās un tā tālāk. Visi šie produkti tiek stabilizēti vai no ar E-vitamīnu, jeb alfa-tokoferoliem, vai ar astaksantīnu. Un pētījums rāda, ka šī omega-3 nonākot mūsu organismā ir dzīva maksimums 16 stundas. Bet ja mēs zinām, ka mūsu organisms jaunas šūnas veido 24 stundas diennaktī bez pauzes, tad mums ir nepieciešams, lai aktīva omega-3 piedalītos visu jauno šūnu būvēšanā, nepārtraukti visu diennakti. Un vienīgā kombinācija, kad šī omega-3 ir stabilizēta ar polifenoliem, tā kā daba to ir ieplānojusi, dod to rezultātu, kad omega-3 ir aktīva līdz 35 stundām. Tas ir tas, kas ir šajā balanceļas pudelītē, un tā ir tā būtiskā atšķirība starp visu to, ko mēs aptiekās dotā brīdī varam nopirkt. Lai iegūstu balansu, protams, ir nepieciešams lietot pareizu devu. Mums ir jāpabaro visas šūnas savā organismā, tāpēc pareizo devu mēs rēķinām no ķermeņa svara kilogramu. Un pēc 4 mēnešiem mēs varam taisīt atkārtoto testu, vēlreiz iedot pirkstā un paskatīties, tas, ko es esmu 4 mēnešus darījis, kādi ir šie mani rezultāti. Un ļoti bieži, nevienmēr, ne 100%, bet ļoti bieži šis otrais tests tiešām pēc 4 mēnešiem ir pilnīgi zaļš. Kā jūs redzat, ir normāls balanss, omega-3 piesātinājums jau ir virs minimālā, jau ir 9,5, organisma aizsardzība 100% un tā tālāk. Ieguvumi nonākot balansā, ko saka Eiropas pārtikas nekaitīguma institūcija: normāla smadzeņu darbība, normāla sirds darbība, normāla imūnsistēmas darbība. Un šis ir mazliet pagarināts saraksts, katrs var ieraudzīt, vai tas uz jums attiecās vai nē. Balans un omega-3 nepieciešama ir no dzimšanas līdz sirmam vecumam. Visa mūža laikā mūsu šūnas veidojas jaunas, mēs reģenerējamies, un mums ir nepieciešams šis būvmateriāls mūsu šūnu membrānā. Visi Zinzino produkti ir certificēti un reģistrēti visās valstīs, kurās kompānija strādā. Lepojamies, mums ir GMP certifikāts, mums ir Friend of Sea certifikāts, mums ir arī Informed Choice certifikāts, kas nozīmē, ka šos Zinzino produktus drīkst lietot un lieto arī profesionālais sports. Tie, kas vēlās parakties bišķiņ dziļāk un saprast vairāk, informācija publiskās lietotnēs ir PubMed portāls, kur tiek apkopoti visi klīniskie pētījumi. Te ir tāds pats meklētājs, ierakstām omega-3, ja jums interesē konkrētas jūsu veselības izaicinājumu, ierakstām meklētājā un skatāmies, vai ir par šo tēmu bijuši pētījumi. Ierakstot tikai omega-3, mēs redzam, ka tie ir vairāk kā 38,000 dažādu pētījumu par šo tēmu.
Es gribētu pieskarties vienam no šiem pētījumiem. Tā ir Artemīda Simopoulos vadošā tieši omega-6, omega-3 balanss pētniece pasaulē. Un šis ir īsts konspekts no viņas pētījuma. Balanss zem 3:1 sievietēm samazinās risks saslimt ar krūtsvēzi. Balanss zem 4:1 pēkšņas nāves risks no sirds asinsvadu slimībām samazinās par 70%. Ja ir astmas simptomi, nepieciešams balanss 5:1 vai zemāks. Ja tas ir reumatīdais artrīts, zem 3:1. Ja tās ir kaut kādas onkoloģijas, ejam tuvāk 1:1. Ļoti būtisks. Tas ir mūsu veselības viens no pamatiem, uz kā būvējas vispārējais. Nu, lūk, šis bija pirmais solis. Otrais solis veselības protokolā - sabalansēta, atjaunota zarnu trakta darbība. Zarnu traktā atrodas 80% no mūsu imunitātes, 95% laimes hormons arī sintēzējas tieši mūsu vēderā. Un zarnu trakts reaģē un regulē emocijas, garstāvokli, depresiju, trauksmes, lēkmes un tā tālāk. Zarnās mītošo mikroorganismu kopumu, jeb mikrobiomu, veido 100 triljoni mikroorganismu. Atceramies, mūsu šūnu daudzums mūsu organismā ir 31 triljons. Baktēriju mūsos ir vairāk nekā mūsu šūnu. Viņas ir dzīves, viņas funkcionē, un tam ir šādas tādas sekas. Es šodien paņēmu sev šai daļai asistentu, ārstata asistentu. Ārstata asistents ir šīs nedēļas, ko ārsti tev nestāsta. Rekomendēju visiem izdarīt mājas darbu un šo numuru tiešām šonedēļ nopirkt. Mūsu draudzenes zarnas. Iziešu īsi cauri, jo jums būs mājas darbs, izlasīsiet, un jūs būsiet perfekti izglītoti, kas tad ir zarnu trakts, kas tur notiek, kas mums ir jāizdara. Bet tātad īsais konspekts ir, ka daudz mūsdienu deģeneratīvo slimību pamatā ir noplicināts zarnu mikrobioms. Un 2021. gadā starptautiskā pētījumā tika atklāts, ka apmēram 40% pasaules iedzīvotāju cieš vismaz no viena gremošanas traucējuma. Gandrīz pusi no visas pasaules. Rezultāts - izjaukts zarnu baktēriju populācijas līdzsvars. Tātad mūsu mikrobioma balanss. Rezultāts ir, ka tas vājina šo zarnu veselumu, samazina veselīgās gļotādu stiprumu, kas aizsargā epitēlijas slāņus, tāpēc baktēriju, atkritumvielas un citi mikroorganismi var iekļūt asinsritē. Un no asinsrites atkritumu un mikrobu tālāk nonāk visos orgānos, un tāpēc šie pētījumi liecina, ka disbioze ir saistīta ar palielinātu aterosklerozes, infarkta, trombu rašanās un citiem riskiem. Es atradu senās vecajās prezentācijās, ko pirms daudziem gadiem man bija šajā te sadaļā. Šeit jūs redzat, kreisā pusē ir šīs veselās zarnu epitēlijas, kad viņas visas ir savienotas kopā, un tas, kas augšā tur zarnās ir, tur viss arī savā sulā vārās un viss notiek. Bet ja šī gļotāde kļūst vaļīga, viņa ir bojāta, viņa pavērās vaļā, mēs iegūstam principā cauri zarnas, un kā jau šis pētījums teica, visas šīs te atkritumvielas, baktērijas un mikroorganismi tiek caur zarnas sieniņu, asins plūsmā, aiznes uz visu mūsu organismu. Sekas ir, kādas no kurām būs paredzētas. Nekā laba. Visiem ir kāda vaina, gan arī katram, kas dzīvo mūsdienu pasaulē, ir zarnu disbioze kādā noteiktā pakāpē. Neatkarīgi no tā, vai viņš to jūt vai nejūt. Es arī gribētu piekrist šim, kad tā praksa rāda, ka tā ir lieta, par kuru īpaši skaļi mēs nerunājam un nedalāmies ar saviem paziņām, bet problēma eksistē. Kas rada šo zarnu disbiozi? Pirmais, tas ir antibiotikas. Domāju, par to nevienam nav nekādu jautājumu. Mākslīgie saldinātāji, aspartāns, saharīns izraisa insulīna rezistenci un noved pie otrā tipa cukura diabēta un aptaukošanās. Bet viņi izraisa arī šo zarnu disbiozi.
Kas man bija jaunums, ko es tiešām nezināju, auto izplūdes gāzes, kas nonāk saules gaismā, mēs tās ieelpojam, un šīs izplūdes gāzes var mainīt zarnu floras sastāvu. Zīdaiņu barība, jā, maziem bērniem, ja jūs nebarojat ar krūti, bet piebarojat ar zīdaiņu barību, diemžēl būs problēmas. Arī ķēzargrieziens var atstāt problēmas, emulgatori, ko pievieno mūsu pārtikai, herbicīdi, pesticīdi, ar ko tiek apstrādāti lauki, kas var nonākt caur mūsu ādu, mūsu organismā. Dažādas diētas var ļoti ierobežot šo prebiotisko šķiedrvielu, polifenolu un citu uzturvielu uzņemšanu, kas ir vajadzīga zarnu mikrobiem. Tādā veidā pakļaujot tos badam un apdraudot to eksistenci. Nestorīdija pretiekaisuma līdzekļi, tātad ibuprofens, naproxēns, atvainojiet, es šos nosaukumus tiešām nepārzinu. Ja? Tās ir tās, kas padara šīs zarnu sieniņas tievākas un var radīt šos saurumus. Statīnu grupas medikamenti, ja? Šķietiem holesterīna līmeni samazinošiem līdzekļiem ir sarežģītas attiecības ar zarnu mikrofloru, un pētījumi liecina, ka statīni ietekmē mikrobiomu. Un zarnu baktērijas savukārt ietekmē statīnu efektivitāti. Tāpēc daudziem cilvēkiem šie medikamenti vienkārši nedarbojās. Kuņģa skābi blocējoši līdzekļi un cukurs, rafinēts cukurs, liek pazust veselīgajām baktērijām. Par to mēs arī pieskarsimies. Atrodiet šo žurnāliņu, un viņu tiešām šoreiz ir vērts nopirkt. Probiotiķi, mikrobiomi uzlabo imūnsistēmas darbību, aizsargā no retnā zarnas vēža, pazemina holesterīna līmeni, aizsargā no infekcijām, samazina iekaisumu, uzlabo minerālu vielu uzsūkšanos un tā tālāk. Skaidrs, kad ir vajadzīgs šis te mūsu zarnu mikrobioms. Ja ir problēmas, vai palīdzēs papildus probiotiķu uzņemšana? Noteikti ir situācijas, kad ir vajadzīgi uzņemt papildus šīs baktērijas no ārpuses, papildus probiotiķus, ja? Pēc lielām, smagām antibiotiku lietošanām vai pēc kaut kā tam līdzīga. Bet tas, ko saka doktors Pauls Kleitons, ja jūsu esošais mikrobioms ir badā un novārdzināts, tad jaunu kultūru invāzija šo situāciju principā neatrisinās. Ja jūsu esošās baktērijas nesaņem vajadzīgo pārtiku un viņas ir badā, tad mēs varam apēst vēl dažus miljardus jaunu, un arī viņas būs badā un aizies bojā. Tāpēc izeja no tā visa ir otrs svešvārds – prebiotiķi jeb šķiedrvielas. Prebiotiķi ir tie, kas baro probiotiķus. Tad mūsu šī zarnu mikroflora, viņa ir dzīva un viņa grib ēst. Viņa ēd šķiedrvielas. Protams, mēs varam censties uzņemt šīs šķiedrvielas ar pārtiku. Šoreiz es nerādīšu, cik mums būtu pārtiks jāpēd, lai mēs tiešām apēstu nepieciešamo šķiedrvielu daudzumu, bet Zinzino piedāvā vienkāršu slinko risinājumu, bet ļoti, ļoti efektīvu. Pirmais ir lean shakes, ļoti garšīgs maltītes aizstājējs, kas satur arī ļoti efektīvu šķiedrvielu buķeti. Maltītes aizstājējs var lietot svara kontrolei, var lietot dažādām sportiskām aktivitātēm. Un otrs ekstra produkts ir zinobiotika, tas ir 8 dažādu šķiedrvielu maisījums. Kāpēc tad ir vajadzīgas 8 dažādas šķiedrvielas? Jo arī šķiedrvielas mēs varam ieiet pat ne tikai aptiekās. Ļoti daudzas pārtikas kompānijas piedāvā dažādas šķiedrvielas. Būtība ir tāda, ka šajā zarnu traktā, visā zarnu trakta garumā dzīvo dažādas šīs baktērijas, un viņas ēd dažādas šķiedrvielas. Lai mēs sakārtotu un atjaunotu šo normālo mikrobiomu, mums ir jāpabaro visā zarnu trakta garumā visas tur mītošās kolonijas. Zinobiotika ir 8 dažādu šķiedrvielu maisījums ar dažādu molekulāro garumu, kuras metabolizējas, tātad tiek apēstas dažādos šās resnās zarnas posmos. Rezultātā mēs varam pilnvērtīgi pabarot visu šo mikrobiomu un atjaunot pilnvērtīgu viņa darbību.
Tas, ko mēs drīkstam oficiāli teikt, gremošanas veselības, gremošanas sistēmas veselība, līdzsvarots holesterīns, samazinās cukuru līmeņa straujas izmaiņas pēc maltītēm, veselīga un regulāra zarnu trakta darbība, sabalansēts mikrobioms un resnās zarnas attīrīšana. Tas bija otrais solis. Trešais solis ļoti vienkāršs. Mums ir šūnas, elastīgas šūnas, ir caurlaidīgas, viņas ir gatavas uzņemt visu to, ko mēs dodam. Zarnu trakts ir sakārtots, arī tur viss pilnvērtīgi uzsūcās asinīs. Mēs varam pilnvērtīgi pabarot visas savas šūnas un visus orgānus. Xtend Plus ir unikāls vitamīnu minerālu vielu komplekss, kas ir izveidots izējot no pētījumiem, kas tad mūsdienu industriālā pārtikā ir aizgājis mazumā, bet kas mūsu organismam katru dienu ir nepieciešams. Te jūs redzat ļoti nopietnu vitamīnu bloku, te ir ikdienā visvairāk nepieciešamie minerāļi. Šeit ir ļoti spēcīgs antioksidantu tokoferola bloks, antioksidantu polifenolu bloks, un vēl ir aktīvo vielu ekstrakti, izvilkumi no dažādiem augļiem un dārziņiem. Rezultātā, lai mēs ar mūsdienu industriālo pārtiku uzņemtu visu šo ikdienā nepieciešamo, mums būtu jāpēd apmēram 9 kg augļu, dārzeņu katru dienu. Iepšu tās ir 4 kapsuliņas Xtend Plus šo te minerālu vielu kompleksā. Atkal jau tas, ko mēs drīkstam oficiāli ēterā teikt, vairāk enerģijas, uzlabojiet kaulu locītavu funkcionalitāti, veicina normālu imūnsistēmas darbību. Bet cilvēki, kas jūs šeit uzaicināja, viņi noteikti jums var pastāstīt, ko zina Xtends var iedot vēl. Un pilnīgs jaunums, tāds pats garšīgs, rūpīgi izstrādāts, imunitāti stiprinošs, uzturu bagātinātājs bērniem Multify. Tāda pati kastīte, iekšā mazas oranžas tabletītes, atkal ar multi-augļu garšu. Viņas ir tiešām garšīgas, arī es pats viņus ēdu. Imunitāti stiprinošs, atbalsts visiem dzīves posmiem, nodrošina normālu kaulu augšanu, attīstību bērniem. Tas ir patentēts, rūpīgi izvēlētu sastāvdaļa maisījums, satur 12 vitamīnus, 2 minerālu vielas, beta-glikānu un holīnu. Ja? Tiešām garšīgas tabletītes, un arī bērniem viņas garšo. Ko dod veselībai Multify? Mūsu bērni, ja mēs par viņiem rūpējamies, imūnsistēma, bērnu augšana, kaula augšana, enerģijas ieguva, vielmaiņa, šūnu dalīšanās, DNS sintēze, hormonālā darbība, konjunktīvā funkcija, garīga attīstība, fizioloģiskās funkcijas, noguruma samazināšana, palīdz redzēji, ādai, matiem, zobiem, sirds funkcijām, asins veidošanās, gļotāda, nervu sistēma, barības vielu uzsūkšanās un vielmaiņa, aizsargā šūnas no oksidatīvā stresa. Parūpējamies arī par saviem bērniem, jo, diemžēl, ja mēs lielie vēl ēdam kaut kādus dārzeņus, svaigā veidā, salātiņus un tam līdzīgi, tad tās bērnu pārtikas izvēles reizēm mēdz būt diezgan bēdīgas. Šī tiešām ir garšīga alternatīva, lai iedotu šim bērnam to, kas viņam ikdienai nepieciešams. Un atkal, ja mēs salīdzinām šo 2 tabletīšu daudzumu ar pārtikas produktiem, kas viņam būtu jāpēta katru dienu, lai uzņemtu tādu pašu šo vielu daudzumu, tie ir vairāk kā 2,6 kg. Ja? 2,6 plus vēl tur tās 2 solis un 200 ml piena, ko es nepierēķināju. Ļoti efektīvs pasākums un galvenais, ka garšīgs. Protect, beta-glikānu maisījums, jābūt mājas apcietiņā, lai tiešām uzturētu mūsu imunitāti kārtībā. Ja jūtam, ka būs kaut kādas problēmas, nāks augstēšanās vai kaut kādas citas pazīmes, ka būs slims, apēdām 2 kapsuliņas, pēc tam vēl 2, un jūs redzēsiet, ka viss beigsies pat nesācies. Viva safrāna ekstrakts maksimālām efektam uzlabo miega kvalitāti, samazina stresu, samazina trauksmi, veicina kopējo labsajūtu, jo kopš
Gadu tūkstošiem atpakaļ visiem bija zināms, ka safrāns ir ļoti efektīvs, dabīgs antidepresants. Un atkal piesauc šo pašu, ko ārsts nestāst, šo pēdējo numuriņu. Un arī šeit bija par stresu ļoti nopietns rakstīns. Izlasiet un izdariet secinājumus. Vēl Zinzino piedāvā D vitamīnu. Tas ir vegānas izcelsmes D vitamīns ar plaša spektra magnīja piedevu. Ja, jo, kā mēs zinām, D vitamīns efektīvi uzsūcās mūsu organismā, ja viņš ir kopā ar magnīju. Un tāds pats sausā asins parauga D vitamīna tests, kur atkal mēs redzam D vitamīna stāvokli. Ilgākā laika posmā, tātad šo 4 mēnešu laikā, nevis pīķa līmeni, kāds viņš man bija vakar, kad es biju laboratorijā un nodevu analīzes. Nē, mēs redzam to kopējo uzkrājumu mūsu organismā. Un mēs piedāvājam arī HbA1c testu, kas mēra šo ilgtermiņa cukura līmeni mūsu asinīs, un tas parāda otrā tipa cukura diabēta riskus. Tā diēta, ko mēs lietojam, mūs ved uz tiem riskiem vai nē. Nu, lūk, tas ir Zinzino veselības protokols, balanss, zarnu trakta atjaunošana un pieliekam klāt visu pārējo. Ļoti īsi, biežāk uzdotie jautājumi, atbildēšu pirms jūs viņus uzdodat. Vai es drīkstu lietot balansēļu, ko par to teiks mans ārsts? Ja jūs aizietiet pie sava ģimenes ārsta un prasīsiet, vai es drīkstu lietot Zinzino balansēļu, ja šis ārsts ir pazīstams ar Zinzino un zina, kas ir Zinzino balansēļi, tad viss ir kārtībā. Visticamākais, kad jūsu ārsts to varētu arī nezināt. Un tāpēc, kad viņš nezina, kas ir balansēļi, kāda ir šīs balansēļas formula, viņš var pakratīt galvu. Tāpēc mans piedāvājums ir pajautājiet savam ārstam, vai es varu lietot šādu diētu. Ēst katru dienu garšīgus, svaigus salātiņus ar kvalitatīvu olīveļu, ēst ļoti labu kvalitatīvu zivi. Ja jūsu ārsts saka, protams, to mēs varam, to jūs varat, tas ir veselīgi, tad viss ir kārtībā. Šie divas sastāvdaļas tā arī ir mūsu balansēļa - olīveļa un šķidrā zivs. Jo mēs vienkārši atgriežam pārtikā, uzturā iztrūkstošās vielas un nodrošinām mūsu organismu ar visu nepieciešamo pilnvērtīgai darbībai. Vēlreiz, ar ko balansēļa atšķirās no aptiekās nopērkamajām omega-3? Ja mēs jau piemirsām, tad polifenoli, kā antioksidants, ir balansēļā tie, kas nodrošina pilnvērtīgu omega-3 iedarbību mūsu organismā. Un šī omega-3 ir aktīva 35 stundas un tiešām piedalās visu mūsu jauno šūnu veidošanā. Un ar ko īpaši atšķirās balansēļa, ka šeit ir tiešām ļoti liela aktīvo vielu koncentrācija, un to nav iespējams pārdozēt. Ļoti bieži jautājums arī šonedēļ otrdien bija, kāpēc tests ir jāsūta uz Norvēģiju, vai to nevar veikt tepat Latvijā? Atbildi. To var veikt tepat Latvijā. Gulba laboratorija pieņem šādas analīzes, taukskābju testa analīzes, un viņi to sūta uz Synlab laboratoriju Beļģijā. Asins paraugs tiek ņemts no vēnes, izpildes laiks apmēram 30 dienas. Cena 118 eiro. Tas, ko jūs saņemat, ir viena šāda lapiņa, ja? Viena lapa ar pamatrādījumiem. Jā, šeit ir pamata taukskābes, šeit ir arī omega-3 indeks, un šeit ir arī omega-6, omega-3 balans. Viena lapa un vairāk nekas. 118 eiro. Tas, ko piedāvā Zinzino, ja jūs izvēlaties Zinzino piedāvājumu un paņemat šo balansēļas abonentu ar testiem, jums viens tests izmaksā 41 eiro. Tas ir 4 līdz 6 asins pilis no pirksta, un jūs saņemat detalizētu ziņojumu uz 21 lapas puses ar personīgo konsultantu, ar cilvēku,
kurš jums šo testu izstāstīs, izanalizēs un pastāstīs, kas tad tas ir, kāpēc tas ir tā, kā to pareizi saprast. Es domāju, 118 eiro un 41 eiro ir ļoti, nu, ļoti adekvāta starpība, lai izvēlētos šādu piedāvājumu. Vai sausā asins parauga tests ir uzticams? Jā, arī šāds jautājums ļoti bieži izskan, jo ko tad no tā var izanalizēt? Jo, principā, ja mēs skatāmies pasaulē, tas nav nekāds jaunums. Šī metode tika izgudrota 1969. gadā, un 70. gados tā jau tika diezgan plaši pielietota. Jo ir vajadzīgs 100 reizes mazāks asins daudzums, vieglāka uzglabāšana un vieglāka transportēšana. Un uz šodienu te jūs redzat ar sarkano rāmīti, tās ir dažāda veida analīzes, kuras dotā brīdī pasaulē tiek veiktas tieši ar šī sausā asins parauga metodi. Viņu ir ļoti daudz, tas nav nekāds jaunums, tas nav nekāds kosmos. Ja iet runa konkrēti par šīm taukskābju analīzēm, tad jautājums ir tikai par tehnoloģiju, vai laboratorijā ir tehnoloģija, lai izanalizētu šo taukskābju profilu. Viņa ir ļoti specifiska. Tā, es esmu pārtērējis laiku. Atvainojos. Tam mēs pārliksim pāri. Es solīju 10 soļus ceļā uz veselību. Mēs izgājām cauri pirmajiem 3 soļiem, pārējie visi ir bezmaksas. Tātad, ko doktors Pauls Kleitons iesaka? Termiski mazāk apstrādāta pārtika, vairāk svaigu, vairāk sautētu. Fiziskās aktivitātes katru dienu svīst 30 minūtes no fiziskām aktivitātēm. Uzturēties svaigā gaisā, parūpēties, lai tas svaigais gaiss nav tikai īsos pārskrējienos no mašīnas līdz birojam un atpakaļ. Guļam pie atvērta loga, staigājam laukā, parūpējamies par lieko svaru, parūpējamies par mutes higiēnu, jo tie ir tie vārti, caur kuriem viss, ko mēs uzņemam, nonāk mūsu organismā. Parūpējamies par stresu, tam jau mēs pieskārāmies, un ļoti, ļoti būtiska lieta ir parūpējamies par cukuru patēriņu, jo, diemžēl, tas cukurs ir paslēpts ļoti daudzos produktos, un mēs viņu uzņemam, gribam vai negribam. Ja mēs skatāmies ļoti it kā veselīgās brokastu pārslas dažādus, kur ir rakstīts, ka tur ir arī vitamīni, palasam otrā pusē, cik tur ir daudz tā cukura. Tāpat ir saldie sieriņi, tāpat ir jogurti, par gāzētiem dzērieniem un sulu pakās. Tur principā nekāda jautājuma nav, izslēdzam to vispār. Nu, lūk, tie bija tādi ļoti, ļoti ļoti īsumā, kas paņēma man vairāk kā stundu, 10 soļi uz veselību. Es aicinu ikvienu, izvērtējiet to, kļūstiet par zīno klientu, veiciet balansu testu, saprotiet, kur jūsu veselība dotā brīdī ir, un darat visu, lai to atjaunotu. Palīdziet sev un saviem tuvajiem cilvēkiem un visiem, kas jums nav vienaldzīgi. Paldies! Laiks ir pārtērēts, bet ja ir ļoti akūti jautājumi, kas nav saistīti ar medicīniskām diagnozēm, tad vai mēs visi kopā, kopīgiem spēkiem uz viņiem varam atbildēt